Viena no lielākajām kļūdām, ko pieļauj pārdevēji, ir tā, ka viņi līdz ko izdzird pirmo mazāko aizmetni tam, ka klientam varētu būt kāda interese par produktu vai problēma, viņi uzreiz automātiski pieņem, ka viņi uzreiz automātiski sāk reklamēt un teikt, ka jā, viņi var to izdarīt. Piemēram, ja klients, nezinu, tur zvana uz marketinga aģentūru, saka, ka mums tur nedaudz problēmas ar līdiem, nezinu, jūs varat to palīdzēt? Jā, protams, ka mēs varam, mums tur labākais piedāvājums, labākās cenas, mēs esam meistari šajā jomā, mēs esam līderi šajā nozarē un tam līdzīgi. Ja? Uzreiz momentāli sākās, jā, protams, mēs varam palīdzēt, protams, mēs varam atrasināt. Tātad, kāpēc tā ir kļūda? Jo pirmkārtām ir jāsaprot pāris lietas. Kad klienti vispār pērk? Kad klienti pērk? Tikai tad, kad viņi patiešām saprot, ka viņiem ir problēma vai vajadzība, un tad, kad jūsu piedāvājums atrisināt šo problēmu vajadzību, bet te ir viens bet. Tātad, ja jūs piedāvājat šo savu risinājumu pārāk agri, pirms tā problēma ir izveidota vai vajadzība pietiekoši liela, tad sanāks tā. Ja jūs to darat sākumā, tad viņam ir šā problēma vajadzība, bet tad jūs nosaucat cenu, un cena izklausās šitā. Tur no sērijas, jā, man ir kā kaut kāda problēma slīdiem, jūs varat palīdzēt. Jā, protams, ka mēs varam tas un tas un tas, mums tur tāds piedāvājums, labākie nozarē vispārējais, cena 3000. Jā, labi, es padomāšu. Ja? Nav izveidot šī plaisa cilvēka galvā, ka viņam vispār ir problēma, kādas tā ir sekas un kāpēc viņam vispār kaut ko vajadzētu darīt. Un tad pie šāda scenārija darījums nenotiek. Lūk, nākamais variants ir tāds, ka ja jūs izveidojat pietiekoši plaisu cilvēku galvā, uzdodat viņam pareizos jautājumus, viņš saprot, ka tiešām ir problēma, ka tai problēmai ir sekas, kas notiks, ja viņš neko nedarīs, ja? Kāpēc viņam vispār svarīgi to risināt un tam līdzīgi. Un tad jūs nosaucat cenu, un tad tā cena neizklausās vairs tik traki, jo viņš tomēr zina, ka tā problēma ir daudz lielāka nekā tā jūsu cena. Ja? Tieši tāpēc ir svarīgi uzreiz, nevis pirms, kad klients jums kaut ko pasaka, uzreiz mesties iekšā ar savu piedāvājumu, bet uzdodot jautājumus, mēģināt izveidot šo vajadzību, šo plaisu izveidot cilvēku galvā. Ja? Lūk, tātad, kas būtu jādara, kad jums tiek uzdot šādi jautājumi? Kad jums, kad uzdot jautājumu, bet kad klients pasaka, piemēram, to, ja? Ko jūs darat, jūs uzdodat jautājumus. Viņš, piemēram, pasaka, jā, mums tur pēdējā laikā kaut kā švaki ar līdiem, nezinu, tāds slikts kvalitātes līdi nāk. Slikts kvalitātes līdi? Kā jūs to domājat? Jā, tad, nezinu, tādi un tādi. Ok. Un kad jūs pamanījāt, ka tā vispār ir problēma? Cik ilgi tas vispār, teiksim, notiek? Tik un tik. Ok. Sakiet, vai esat jau kaut ko darījuši lietas labā, lai to risinātu? Ja? Kā teiksim tas, ka šie sliktie līdi nāk jūsu pārdevējiem, kā tas ietekmē vispār jūsu, teiksim, ikdienu? Ko tas nozīmē uzņēmumam? Ja? Kas notiek, teiksim, ja viņi turpinātu nākt un nekas netiek darīts, un tie līdi turpina nākt un pārdevēji paliek neapmierināti? Un tam līdzīgi. Ja? Tad ir daudz un dažādi jautājumi, ko var uzdot, lai izveidot to cilvēku plaisu cilvēku galvā, ka viņš ir šeit, bet viņš gribētu nonākt šeit, un jūsu produkts ir automātisks risinājums viņa problēmām, kas viņu nogādās no punkta A uz punktu B. Ja? Un tātad es jums pierošu pavisam vienkāršu šo salīdzinājumu, kā būtu jāizskatās pārdošanas sarunai. Es parādīšu, kā viņi izstāsta šobrīd Latvijā. Ja? Tātad, kur ir klients, ir tāds posms ar jautājumu, viņš pajautā klientam jautājums. Jā, te ir jautājuma posms, tas ir discovery phase, izzināšanas posms tā saucamais. Un te ir prezentācija par produktu. Tā ir prezentācija. Tas ir tas standartiņš Latvijā, ko šobrīd dara visi. Šeit mēs runājam par prezentāciju, mūsu produktu, cik mēs forši, cik mums dažādas piedāvājumi, labas cenas un līderi un tam līdzīgi. Ja? Kā tam realitāte vajadzētu būt? Šeit ir izzināšanas posms, jeb jautājumi. Mēs uzdodam klientam jautājumus, mēģinām radīt to plaisu viņam galvā. Un te ir prezentācijas posms. Lūk. Tā būtu jāizskatās pārdošanas sarunai. Ja? Tātad jautājumi par nolabu šeit jāieliek close. Ja? Te mēs taisam closingu. Te ir closings. Ja? Te viss vienā čupā. Realitātē vajadzētu būt tā. Jautājumi, prezentācija, close. Jautājumi ir 80%, 15% prezentācija, 5% close. Lūk. Tādēļ jāizskatās pārdošanas sarunai, bet realitātē izskatās šādi te 20% jautājumu, 75% prezentācija un te jau ir 5% close. Tā ir realitāte. Tāpēc, lūdzu, nesāc runāt par sevi un savu produktu līdz ko tu izdzirdi pirmo aizmetu kaut kādai problēmai.
Uzdod jautājumus, saproti, cik liela problēma, cik ilga viņa ir, kas ir darīts, kas nav darīts, kā ietekmē, kā notiktos, kāda būtu ideālā pasaulē, ja tā problēma tiktu atrisināta un tam līdzīgi. Ja? Neesi kā visi citi. Ja tu gribi iemācīties pārdot vairāk, labāk un efektīvāk, pievienojies online pārdošanas apmācību platformai. Links ir šajā te video aprakstā. Tiekamies tur katru nedēļu Zoom zvanos, kur tu varēsi uzdot savus jautājumus man par un ap pārdošanu, par savu nozari, savu produktu, savu pakalpojumu. Palīdzēsim pieslīpēt tev visas šīs lietas, lai tu vari pārdot vairāk un labāk. Tiekamies. Čau!